Vai ir jāiegulda Latvijas akcijās? Redziet, strādājot ar saviem klientiem, es ļoti bieži esmu konstatējis, ka pirmais un galvenais, kur kāds iegulda akcijās, ir Baltijas un specifiski Latvijas akcijas. Kas īstenībā ir pilnīgi loģiski, jo būsim objektīvi, no kurienes mēs smeļamies savu informāciju. Protams, ka no avotiem, kas mums ir tuvāk un mums saprotamāk. Un visdrīzākais tev būs informācijas avoti latviešu valodā. Un, ja mēs saskaņamies ar informāciju latviešu valodā par finanšu tirgiem, tiks apspriests Latvijas akcijas un tas, kādi uzņēmumi tiek kotēti Latvijas biržās un kāda tur ir perspektīva. Daudz, protams, tādas ir gan reklāmas, gan visādas publicitātes kampaņas, un tāpēc arī šis lēmums ir pavisam loģisks. Bet jautājums ir, cik tieši tas ir izdevīgi un vai tas ir vislabākais veids, kur ieguldīt, ja mēs skatāmies tieši tādā akciju ieguldīšanas kontekstā. Tā kā ejam jau pie tehniskākajām lietām un aiziet. Tātad šeit mēs redzam Baltijas akciju indeksus. Es te biju atklikšķinājis viņus visus, bet izslēgsim viņus ārā un pastīsimies tā no nulles. Šeit ir Baltijas akciju indekss pa vienu gadu. Viņš ir uzkāpis 13% un 3 gados viņš ir uzkāpis 10%, kas nav baigi labi. Bet īstermiņā bilde mazliet labāk, tur jau ir 14% kāpums, tāpēc, kad ir bijis īpaši strauji kāpums pēdējos 6 mēnešos. Bet tas pats par sevi neizsaka neko, tad mēs varētu drīzāk labāk apstīties, kā tas kāpums ir bijis pēdējos 6 mēnešos katrai valstī kopā. Tā kā OMX Talents indeks, redzam, ir uzkāpis 6 mēnešos pa 12%. OMX indeks 6 mēnešos ir uzkāpis pa 19% Viļņā. Tas ir arī iespaidīgs rādītājs, un kā iet Rīgā viņš ir pa 0. Nekas labs neizstāsta tieši no Latvijas konteksta, bet labi, Baltijas akcijas ir maziņas. Tāpēc, ko mēs te varam secināt? Mēs varam secināt, ka pēdējos 6 mēnešos ir bijis labs kāpums, bet pēdējos 3 gados, pat ja ar šo visu izcilu labo kāpumu pēdējos 6 mēnešos, viņš ir bijis stipri vidējs. Ja mēs ieliekam katru no šiem tirgiem pa 3 gadiem, mēs redzam, ka Talena ir pa 1% kāpusi, Rīga ir kritus pa 30%, Viļņa ir kāpusi pa 30%. Un tas 30% kāpums lielā mērā ir dēļ tā, kad ir bijis ārkārtīgi strauji kāpums tieši pēdējos 6 mēnešos. Tā kā, tāda diezgan vidēja bilde, bet indeks pats par sevi neizsaka neko. Pastīsimies uz to, kā cilvēki varētu pirkt konkrētas Latvijas akcijas, jo es tā kā īsti neesmu pārliecināts, vai kāds ir vispār var nopirkt bieži indeksus, jo es neesmu redzējis vismaz manās platformās nevienu ETF šim indeksiem, jo viņi arī ir pārāk maz, tāpēc objektīvāk būs pastīties konkrētas akcijas un kā tad iet, ja mēs būtu nopirkuši zināmākās akcijas tiem uzņēmumiem, pa kuriem mēs esam daudz ko dzirdējuši. Piemēram, mēs varam sākt ar Madara kosmētiku. Madara kosmētika kotējās biržā salīdzinoši nesen, 2018. gadā, un tad viņi piedzīvoja strauju kāpumu 21. gadā, un pēc tam jau tas kāpums vairs nebija tik ievērojams, un faktiski viņi atdeva lielu daļu no nopelnītā. Tā kā par šo visu laiku viņa ir pieaugusi no nepilniem 8 eiro līdz 10 eiro. Kā iet ar Alūks un Sputnu Farmu, ja nemaldos, viņi tika kotēti pagājušo gadu. Pašlaik izstāsta, ka mazliet vairāk nekā apmēram nepilnu pusotru gadu laikā viņi ir kaut kur, ar nelieliem mīnusiem. Nākošais stāsts ir Indexo. Mēs Indexo redzējām kā ļoti, ļoti, ļoti skanīgu projektu ar to, ka viņi reformē indeksu plānus un piedāvāja daudz labāku veidu, kā uzkrāt pensiju. Un kas tad ar viņiem notiek, kad viņi sāk kotēties biežā? Faktiski viņa sākotnējā cena, kas bija apmēram 15 eiro, tagad ir 10 eiro pā 2,5 gadiem. Nekāds baigi labais rezultāts. Tā, tagad te ir Edfen grupa. Tas ir igauņu uzņēmums, nevis latviešu, bet viņš mums ir zināms, jo viņš piedāvā ļoti daudz, viņš attīst ļoti daudz nekustamu īpašumu projektus un diezgan daudz tirdzniecības centri, loģistikas parki un biroji ir tieši viņi attīstīti. Un ko mēs redzam pa viņiem, ka kopš 2018. gada viņš ir pieaudzis no 15 eiro līdz kaut kur 20 eiro. Tas ir 7 gadu laikā, bet ja mēs pastamies uz pēdējiem 3 gadiem, es atvainojos, kur te ir, kaut kur pēdējiem 3 līdz 5 gadiem, tad tas ir, kanapi plusos vai negatīvs, atkarībā kā mēs to mēram. Tā kā nekas dišs šeit nav. Nākošais varētu būt visiem zināmais benzīntanks Virši, un šeit mēs redzam, ka bija iespaidīgs kāpums 2021. gada beigās.
kad viņš uzliec vienu brīdi līdz 5 eiro, bet tagad viņš maksā nepilni 5 eiro, un tā viņš turās ap 4 eiro par akciju. Tad nākošie divi ir ātrie kreditētāji. Viens ir Elever Group vai Eleving Group, kā nu mēs viņu tur izrunājam šos akronīmus, kas ir palielam zināms kā Mogo kredīts. Šeit viņš ir kotējies pavisam nesen kopš 16. oktobra 24. gada, tāpēc tā ir nepilns pusgads, un mēs te neko pateikt nevaram, bet šajā brīdī viņš ir bijis pa nulēm. Un Delfin Group, kam ir daudzas vienolās banknotu un vēl daudz citu uzņēmumu, kas nodarbojas ātro kreditēšanu. Mēs redzam, ka kopš 21. gada beigām viņš, kad sāk tirgoties pa 1,5 eiro, tagad viņš maksā 1,15 eiro. Respektīvi, akcijas ir kritušās. Tā, ko es par šiem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uzņēmumiem varu pateikt? Nekas baigi labais. Ja jūs skatāties mans iepriekšējais video, kurus es salīdzināju tehnoloģiju kompāniju akcijas, tad jūs redzat to, ka jebkura pasaules lielā tehnoloģija kompānija burtiski apēdījuši šos Latvijas uzņēmumus bez sāls. Nvidia vispār ir augus vairāk kā 10 reižu pēdējo 2 gadu laikā. Facebook, Google, Amazons ir vairāk kāršojušies apmēram 2-3 gadu laikā, atkarībā kā jūs to mērat. Un būtībā viņi nav man īsti pat ko salīdzināt viņas ar šīm akcijām. Tā kā tā bilde nav īstenībā baigi labā. Ja vien kaut kas jāsaka, tā bilde ir baigi sliktā. Es nezinu, kas ir pa problēmu, iespējams, ka viņi ir uzlikuši pārāk augstu sākotnējās akcijas cenu vai kaut ko tādu, jo viņas ir netipiski sliktas. Kāpēc es saku netipiski sliktas? Piemēram, ka te ir tas pats Delfin Group. Jūs redzat to, ka akcija maksā apmēram 1,15 centus, bet ja jūs paskatāties lejā, jūs redzat to, ka pēdējā dividendžu izmaksa bija 2 centi. Kas nozīmē to, ka dividendžu izmaksa pret akciju, jeb dividendu yields ir ārkārtīgi augsts, viņš vairāk kā 10%. Pareizi, te ir 2 centi un te ir... tad viņš nav tik augsts. Te ir 2 centi pret 1,2 eiro. Es biju sajaucis. Nav baigi labais stāsts priekš akciju analītiķis, kurš sajauc dividendžu īpatsvaru, bet ja tie ir 2 centi pret 1,2 eiro, tad tas nav baigi augstais rādītājs. Es biju domājis 20 centi pret 1,2 eiro, bet labi, tas nav baigi daudz, jā. Ja viņš tik maz maksā, tad arī tur nekas nevar būt. Un šeit dividendes nav izmaksāts, bet es domāju, ka viņš šis uzņēmums vilks uz diezgan daudziem dividendžu maksājumiem. Pastīsimies, kā ies ar šo uzņēmumu. Kāda ir virsmu dividendžu vēsturi? Cik te ir 5 centi pret 4 eiro? Tas nav baigi daudz arī. Tas ir diezgan mazs procents. Kādreiz bija 10 centi. 10 centi jau bija bišķiņi zelītāk, bet nekas prātīgs te arī nav. Un te ir 1 eiro pret 20 eiro. Un tas ir 5%. Pēdējā izmaksa FTN grupai bija 5%, kas vēl ir pieņemams rādītājs. Un, protams, indeksā nav dividendes, Putnu farmai nav dividendes, viņi gan pa jaunu ir. Un Madara grupai tā bija 58 centi par dividendi uz apmēram 10 eiro. Tas arī vēl ir kaut cik rādītājs, tāpēc, ka tas ir 5%. Bet arī šeit diviem uzņēmumiem bija 5% dividendžu izmaksa. 5% ir tikpat daudz, cik jūs varētu saņemt, ja jūs ieguldīsiet pasaules labāko uzņēmumu dividendžu maksātājos. ETFs, kas seko S&P 500 labākajiem dividendžu maksātājiem, dos 5%, tikpat cik Madara un FTN Group. Kas ir labāks ieguldījums? Indeksa fonds, kas iegulda pasaules labākajos dividendžu maksājumos vai 2 Latvijas uzņēmumos. Tas katram jāizdara. Te katram jāizdara savs secinājums. Tāpēc, ja man tā īsi, ja mēs tā vispār izskrējām īsi caur 6 uzņēmumiem un apstījāmies kopējos indeksus, mēs redzam to, ka, kur mums te bija indeks, te mēs apstāmies tos kopējos indeksus, tad mēs redzam to, ka tā bilde nav baigi labā, tāpēc, kad redz, kur ir Baltijas indeks, atskaitot to netipiski augsto kāpumu, kas visdrīzākais ir skaidrojums kaut kādiem pāris straujiem uzņēmumiem. Mēs redzam, ka S&P 500 pa šito pašu laiku, kur mums te ir 2022. gada 24. februārs, diezgan zīmīgs datums, jā. Kas īstenībā daudz ko izskaidro, tad tas ir apmēram šeit. Jūs redzat to, kāda te ir starpība un kāda te ir starpība. Procentuāli S&P 500 ir daudz ienesīgāks nekā Baltijas akcijas. Bet te arī es domāju, ka slēpjās atbildi. Slēpjās atbildi tieši to, kad es ierakstu viņu 24. februārī. Un viss karš un visa nestabilitāte, kas ar to rodās, nepalīdz starptautiskajām investīcijām. Un pat ja šie uzņēmumi var būt fundamentāli labi,
Ja mums ir kara ēna, ja mums ir nestabilitātes ēna, neviens neieguldīs fundamentāli, nemainīs savu ieguldīšanas stratēģiju par labu Austrumu Eiropai tieši dēļ šī kara faktora. Tāpēc tas ir tāds koks ar diviem galiem. No vienas puses es saku to, ka iepriekšējie 3 līdz 5 gadi pavisam nav bijis labs piemērs, kā vajadzētu ieguldīt, jo amerikāņu lielās kompānijas ir daudz labākas investīcijas. Bet tajā pat laikā varbūt, kad Rīgas fondu biržā un Baltijas indeksā, kas ir ārkārtīgi nepievilcīgs, ir ļoti labas kompānijas, kas vienkārši ir nenovērtētas. Varbūt šie uzņēmumi vienkārši ir iespējams sākumā bija pārvērtēti, kad viņi tikko tika laisti biržā, bet varbūt viņiem ir perspektīva darbība, stabils dividendžu maksājuma grafiks un viņu cena pret viņu peļņu un viņu atdeves kapitālu ir tik pievilcīga, kādu jūs nedabūsiet nevienam S&P 500 uzņēmumam. Un tāpēc varbūt šis ir laiks, ka var pastīties kādu labu akciju. Un kad visi tie ģeopolitiskie ārprāti, kas tad noteikti cerams beigsies Eiropai par labu, investīcijas atgrieztos un tie nevērtētie uzņēmumi atkāptu ar uzviju. Tas ir iespējams scenārijs, tāpēc, ka es īstenībā atceros, ka kādreiz 2009. gada krīzes laikā Olimfarmam price to earnings ratio bija 2. Un tad, kad viņš sāka kāpt atpakaļ, viņš burtiski saplausīja S&P 500 gabalos, jo viņa ienesīgums bija neskaitāms reizes lielāks. Un pie šī tik depresīvas situācijas Rīgas fondu biržā varbūt te būs kāda nākošā iespēja, bet tas citam video. Bet pagaidām, ja cilvēks ir izvēlējies pasīvās ieguldīšanas stratēģijas, viņam ir daudz izdevīgāk ieguldīt S&P 500 akciju indeksos vai lielākajos dividendžu ETF-os nekā ieguldīt Rīgas fondu biržas akcijās. Tas ir pilnīgi bez jebkādas šaubēnas. Savukārt, tādam nadzīgam, labam akciju analītiķim, kas varētu atrast nenovērtētas iespējas šeit, iespējams būtu kāda 3 līdz 5 gadu perspektīva. Tāds ir mans sausais atlikums par Rīgas fondu biržu. Tāpēc, ja esi iesācējis, nav ko ķēpāties, tu šeit naudu. Teiksim tā, nopelnīt naudu šeit nav tā riska vērts, bet ja tu esi profesionāls, iespējams, tev ir daudz potenciāla iespēja.